ka esat ieradušies uz šiem lasījumiem. Un, es gan šoreiz neuzstāšos ar referātu, es vairāk pastāstīšu par šo izstādi, kurā jūs šobrīd arī atrodaties. Un izstādes nosaukums Aizliegtā modernitāte Raņa un Aspazijas bibliotēkā. Un sākšu es ar bibliotēkas vārdu šajā nosaukumā, proti visas grāmatas, kas ir iekļautas šajā izstādē un ko jūs varat redzēt vitrīnās, tās ir no Raņa un Aspazijas bibliotēkas, kas glabājas šepat, un tās visas ir lielākoties latviešu autori vai latviešu valodā grāmatas, kuras ir iekļautas 1939. gadā izdotajā aizliegto grāmatu un brošūru sarakstā. Proti, tās visas ir grāmatas, kuras ir bijušas nevēlamas Ulmaņa režīma laikā. Un, kā jau jūs noteikti zināt no vēstures, tad šīs visas ir saistītas vienā vai citā veidā ar sociāldemokrātiem vai ar pagrīdes komunistiem. Un vārds modernitāte šajā nosaukumā ienāca caur to, ka parasti ar modernitāti, kuras sākums ir datē dažādi, vai nu sāk ar Kolumbu, vai dažkārt to aizsāk tikai jau ar 19. gadsimta vidu, bet kas ir svarīgi, tas ir laiks, kurā cilvēks iegūst lielāku pašapziņu kā indivīds, kurš savus spriedumus spēj radīt balstoties savā racionālajā domā, un līdz ar to arī šo modernitātes skarto cilvēku māksla balstās tieši šajā modernitātes pieredzē. Un kas ir šeit svarīgi, tad allaž tiek uzsvērts tieši šis modernitātes individuālais raksturs, proti šeit katrs cilvēks iegūst savas tiesības, savu pašnoteikšanos, bet šeit apkopotie autori, tur vairāk lielākoties tieši dzejnieki, uzsver savu piederību proletariātam, uzsver savu piederību šai šķirai, un viņiem ir ļoti izteikti šī šķiriskā apziņa, kas lielākoties nomāca šo individuālo raksturu, proti visi viņu politiskie, sociālie un mākslinieckie centieni ir balstīti tieši šajā masas apziņā, kur tad atsevišķais cilvēks, atsevišķais indivīds zaudē to savu primāro un noteicošo lomu, un tad tas arī vienā vai citā veidā atspoguļojas arī estētikā, gan grāmatu estētikā, gan arī dzejā. Un izstādē ir vairāki pieturas punkti, tā sākas ar daļu ievads marksismā. Un līdz pat 20. gadiem, protams, marksisma idejas cirkulē latviešu sabiedrībā, bet lielākoties tās parādās caur publikācijām presē. Un līdz ar to 20. gadu sākumā sāk latviski izdot ar marksisma, kā saka, par filozofiju, jau to gluži nesauks, ar marksismu saistīti teksti. Un, kas ir svarīgi, sākot ar 20. gadiem, tad šis latviešu proletariāts, šī latviešu strādnieku šķīra sāk apgūt šīs zināšanas nevis pastarpināti caur dažādiem atreferējumiem, caur preses rakstiem, bet šīs grāmatas un šīs idejas nonāk pie latviešu lasītāju nepastarpinātā veidā. Un, lai šo marksisma ideoloģiju vairotu sabiedrībā, Sociāldemokrātu partija 1920. gadā dibina Rīgas Tautas augstskolu, kam ir atkal tur veltīta
sadaļiņa. Un šī Rīgas Tautas augstskola ir tas institucionālais segums, ap kuru pulcējās strādniecība un visi strādniecības intelektuālie pūliņi. Proti, tā ir augstskola, kas tika radīta, lai materiāli mazāk nodrošināti cilvēki, ties ne tikai strādnieki, varētu gūt zināšanas, kas nebija pieejams, jo Latvijas universitātē varēja izglītoties tikai turīgāko sabiedrības slāņu atvases, tad šajā Rīgas Tautas augstskolā arī par maksu, bet ties daudz mazāk varēja izglītoties jebkurš, kurš vēlējās. Un Rīgas Tautas augstskolā neviens izsniedza par tās absolvēšanu diplomu, bet tam nebija nekāda seguma. Un Rīgas Tautas augstskola turpināja pastāvēt vēl līdz 34. gadam, tās filiāli reģionos līdz 40. gadam. Un šajā Rīgas Tautas augstskolā notika ne tikai šis mācību process pa vakariem pēc darba laika, bet arī tika regulāri rīkoti Tautas augstskolas kultūras svētki, kas notika lielākoties Grīziņkalnā, kas tad izvērtās par tādām masu demonstrācijām, kur notika brīvdabas teātra iestudējumi, dažādas mākslinieku izstādes un lasījumi un dažādas demonstrācijas, bet nekad jau īsti nevar zināt, kā tad visi šīs māsu demonstrācijas, ar ko šie Rīgas Tautas augstskolas studenti savās publikācijās lepojas, kādi tad tie īsti bija patiesībā, tāpēc, ka presē cits atspoguļojums nekad tiešā veidā neparādās. Līdz ar to tur arī ir jāsaprot, kurā brīdī šīs demonstrācijas tad īsti bija reāls un kurā brīdī tas bija vairāk tā kā vēlmju domāšana. Bet jā, un starp vienu no paliekošākajiem artefaktiem, ko Rīgas Tautas augstskola radīja, bija žurnāls Signāls, kur arī ir apskatāmi daži šī periodiskā izdevuma numuri. Un šo žurnālu Signāls gatavoja uz brīvprātības principu arī Rīgas Tautas augstskolas studenti, un tur publicēja savu dzeju, savu prózu, dažādus tulkojumus un sociāli politiskus rakstus. Un, kā jau jūs redzat, žurnāla Signāls vāka, kā jūs redzat arī, piemēram, šajā Jāņa Čavara grāmatā vai Rudolfa Akera Durcēra citu grāmatā, tad ar šā laika šajā kreiso autoru kultūrā svarīga bija arī šo grāmatu, šo publikāciju mākslinieciskais ietērps. Un, protams, zināmākais tā laika mākslinieks varētu būt Niklaus Strunke, kurš arī ir papildinājis savas Pēterburgā iegūtās zināšanas Rīgas Tautas augstskolā un arī īsu laiku aizrāvies ar supremātismu, ar konstruktīvismu idejām un to iedzīvināšanu poligrāfijas darbos. Bet, ja Niklaus Strunke ir tāds zināmākais, tad nevienam grāmatu māksliniekam nekad šie mākslas strāvojumi nekļuva par tādiem dominējošākajiem. Protams, ir mums visiem zināmais Gustavs Klucis, bet tas jau vairs neatiecas uz mums interesējošo lokāciju. Lūk, un šeit pieminēju Jāņa Čavara grāmatu, kuras māksliniecisko ietērpu veido kāds man anonīms un nenoskaidrots grāmatas mākslinieks Pēteris Vanaks, visdrīzāk arī studējis Rīgas Tautas augstskolā, un arī Jānis Čavars studēja rakstniecību Rīgas Tautas augstskolā, un šī ir viena no ļoti dažām grāmatām, kuru vēl pirms 34. gada, kuras autoru tiesāja par pretvalstisku darbību literatūrā, konkrēti Čavara gadījumā par baznīcas zaimošanu.
un autoru apcietināja. Viņš cietumā pavadīja 3 mēnešus, un visa šī, bet acīm redzot ne visa, šī grāmatas tirāža tika konfiscēta un iznīcināta. Un viens šīs grāmatas eksemplārs ar veltījumu ierakstu Aspazijai 32. gadā tad ir arī nonācis Raņina Aspazijas bibliotēkā. Un tik, cik man izdevās noskaidrot, tad nav neviens konkrēts dzejolis minēts par kā tas galvenais apsūdzības objekts, bet manas aizdomas krīt uz dzejoli ar nosaukumu Katedrālē, kuru tad es jums atļaušos nolasīt. Kad klusā pusnaktī vēl tornī dobji zvana, stingst sarmā kokzari kā miroņu nervu tīkls. Slīgs ceļos meitene pie svētā draudzes gana, kam acis kvēlošas kā krāsnīs šķidrais stikls. Daudz maldos ieslēgta, tā nespēja pacelt galvu un brīvi izsaukties, lai mājiņu šķidrauds krīt. Kad svecēm izdziestot, melns stāvs tai sola balvu, ja šonakt ziedosies, Dievs grēkus piedos rīt. Pēc pusnakts nomalē, kad ielās spuldzēm dziestot, čīks durvis ņautīgi un skrandās caurvējš sīts, tēvs, kurpnieks, pabeidzis jau pēdējo pāri liestot, tver skatus nojautā, meit, kāpēc balss tev trīc. Zūd sārma dienvidū, bet tornī atkal zvana un lāses kokzaros kā biljardbumbas skrien. Vēl augstās kolonnas stingst vecā laika tvanā, pār galvām atsektām kāds melnas rokas slien. Nu, lūk, nonākot jau konkrēti pie dzejas, tad es vēlreiz atgriezīšos pie tā, ko es minēju par to, ka šī marksistiskā ideoloģija, kuras pavadā tapa ārkārtīgi daudz literāru darbu, 20. 30. gados vairoja tādu ārkārtīgi plašu un vienveidīgu literāro stilu, proti viena vai cita iemesla dēļ ir daudz tādu mūsdienās maz zināmu vai vispār zināmu autoru, kuri bija saistīti vai no ar sociāldemokrātu, vai ar partiju, vai ar komunistiem, vai Rīgas tautas augstskolu, kuri rakstīja literatūru, kuri izdeva 1 vai 2 grāmatas, bet pilnībā pazuda šajā plašajā literatūras vēstures pludumā. Un viens no tādiem autoriem ir Jānis Tīsners. Kad notika šīs izstādes atklāšana, Jānis Zālīts prasīja, vai tas tomēr nav kāds pseidonīms, cik man pa šiem mēnešiem ir mēģinot noskaidrot, vai tas ir vai nav pseidonīms, tad visdrīzāk, ka tas nav, ka tas tiešām ir kāds mūsdienās pilnīgi nezināms autors, kurš rakstīja modernistisku dzeju par proletariātu un par tā dzīves mokām. Un es nolasīšu vēl vienu dzejoli, kas ir tāds programmatisks tā laika kreiso autoru apraksts. Dzeja propaganda. Pa zemu, kad tribīnes, pa klusu, kad runas, līdz saulē lidojoša, visas dvēseles bangas vērdoša, skanot kā šķēpu cirtieniem, zvanot kā uzvaras zvaniem, pāri visiem likumiem un aizliegumiem runā uz mums jaunā dzeja propaganda. Nu, lūk, un grāmata ir izdota 26. gadā, līdz ar to dzejols ir rakstīts, domāju, ap to pašu gadu. Un, ja mēs skatāmies uz tā laika literātiem, tad mūsdienās starp tiem zināmajiem ir palikuši tiešām tie, kas ir es tiešām šobrīd runāju tikai par kreisajiem autoriem, proti tikai tie, kas ir savā mākslinieckajā darbā spējuši iekļaut ne tikai šo programmatisko pusi, bet atrast arī literāras inovācijas, jo, piemēram, gan Aleksandrs Čaks, gan Jānis Plaudis, kuram arī šeit ir viena grāmata, viņa pirmā grāmata Fata Morgāna,
tolaik periodikā uzsvēra, cik ļoti kreisie autori ir revolucionējuši latviešu dzeju, kādus jaunievedumus tie ir ienesuši, un lielā mērā tas nav noliedzams, bet tajā pašā laikā visi šie jaunievedumi tika nenormāli plaši tiražēti tādos apmēros, ka tie jau zaudēja savu māksliniecisko unikalitāti. Nu, lūk, un tur kā pēdējais pieturas punkts, agrīnie revolucionārie dzejnieki, vēlākais kanons, tur ir galvenokārt divu autoru grāmatas, tas ir Linārds Laicens un Leons Paegle. Un tas ir arī joprojām stāsts arī par Andreju Upīti, bet ne tikai, proti, ko mēs darām ar šiem kreisajiem autoriem, kuri nereti skatījās uz padomju Krieviju ar lielām simpātijām. Piemēram, arī Jānis Grots savā pirmajā krājumā reportieru piezīmes iedvesmojās no Majakovska dzejas un ne jau viņš vienīgais. Līdz ar to šie autori katrā ziņā ir daļa no literatūras vēstures un turklāt ārkārtīgi svarīga daļa, bet jautājums ir, kur viņi paliek mūsdienās, vai mēs viņus arī cenšamies aizmēst un padarīt aizmirstus, kāda lielā mērā tie jau ir, bet tajā pašā laikā tomēr es izveidoju šo izstādi ar domu, ka, lai cik tad arī pretrunīgi nebūtu vēsture, tostarp literatūra, tā ir sava vieta tajā, ko mēs apzīmējam ar Latvijas vēsturi. Nu, lūk, es centos raiti, tas man arī sanāca. Paldies!